Šajā lieldienu laikā mēs sekojam līdzi Jēzus ceļam, līdz viņš nonāk un tiek nonāvēts Jeruzālēmē. Pagājušā reizē mēs iezīmējām to lielo atšķirību, ar ko Jēzus vēstījums tajā laikā atšķīrās no viņa laika biedru, citu ticīgo jūdu un arī Jāņa Kristītāja vēstījumu. Un mēs sapratām, ka Jēzus atnestā Dieva valstības vīzija patiesībā bija īsts pagrieziens tajā, kā cilvēki saprata Dieva darbošanos pasaulē. Mēs arī vilkām paralēles ar adventistu draudzes vēsturi. Un mana tēze bija, ka adventistu draudze kaut kur vēsturē ir pazaudējusi šo Jēzus atnestās Dieva valstības vīziju un vairāk sekojusi Jāņa Kristītāja vīzijai. Ir labi, ka mēs to apzināmies un tad meklējam no tā izēju. Meklējam, kā mēs atkal varam kļūt par Jēzus mācekļiem. Un šodien es vēlos pievērsties tam, kāda bija Jēzus vēsturiskā darbošanos uz šī paša mums jau zināmā 1. gadsimta vēsturisko notikumu fona. Kāds bija tas Jēzus, kuram sekoja 1. gadsimta cilvēki? Un šodien mēs pievērsīsimies Jēzus iejāšanai Jeruzālēmē, ko kristīgajā tradīcijā sauc par Palmu svētdienu. Jēzus savas kalpošanas noslēgumā ierodas Jeruzālēmē uz lieldienu svētkiem. Un tauta viņu priecīgi sagaida, klājot uz ceļa viņa priekšā palmu zārus un saucot: Oziāna augstībā, svētīts, kas nāk kunga vārdā. Un Jēzus, kā mēs lasījumā dzirdējām, jāj uz ēzeļa, un viņu pavada viņa mācekļu un citu sekotāju svīta. Tas ir ļoti neparasts skats. Un to var labāk saprast vienīgi tad, kad mēs ņemam vērā šī laika vēsturisko kontekstu. Ja atcerieties, tad pagājušā reizē es jums teicu, ka Jānis Kristītājs un arī Jēzus piedzima un darbojās laikā, kas bija starp diviem asiņainiem jūdu sacelšanās dumpjiem. Es jums stāstīju, ka tas bija 70 gadus ilgs relatīvi miera periods, kur laikā jūdu tauta, ja tā varētu teikt, eksperimentēja ar dažādiem nevardarbīgas pretošanās Romas varai veidiem. Un pagājušā reizē mēs runājām, ka tāda bija arī Jāņa Kristītāja darbošanās. Reliģiskajā pārliecībā un pieredzē sakņota garīga pretošanās. Un tas, ko es šodien vēlos teikt, ka arī Jēzus darbība un viņa ierašanās Jeruzālēmē bija ne tikai Dieva valstības atklāšana, bet arī nevardarbīgas pretošanās akcija pastāvošajām varām un spēkiem. Lieldienu laiks bija ļoti nozīmīgi svētki jūdu ticībā un pulcināja Jeruzālēmē ļoti daudz cilvēku. Un šajā svētku laikā visi sanāca kopā un svinēja savus nacionālās atbrīvošanās svētkus. Jā, atbrīvošanās svētkus vēsturē no Ēģiptes verdzības. Un, protams, pieminēja arī Babilonijas gūstu. Taču, kā jau to runājām, tā sajūta bija citādāka. Tagad tauta bija trimdā savā paša zemē, Romas okupācijā. Un šī rūgtā realitāte aizēnoja svētku prieku. Un daudzos iespējams pat modināja vēlēšanos atkal ķerties pie ieročiem, atkal cīnīties par savu neatkarību. Un reiz jau šāda sacelšanās lieldienu laikā bija notikusi tieši lieldienu laikā. Jūdu vēsturnieks Jozefs Flāvijs raksta, ka 4. gadsimtā pirms mūsu ēras tauta sacēlās pret etnarhu Arhelaju, kurš tad
sūtīja visu savu armiju pret 3000 jūdiem tieši Pasās svētku upurēšanas laikā. Un tie bija izvērtās par ļoti traģiskiem svētkiem, kas palika jūdu atmiņā. Un tāpēc, ka bija šis risks atkal piedzīvot kādu sacelšanos, tā laika 1. gadsimta, Jēzus laika, Jūdejas valdnieks Poncijs Pilāts uz Pasās svētku laiku ieveda Jeruzālēmē savu militāro garnizonu. Pats viņš apmetās Antonijas pilī, kas bija blakus templim. Šeit var redzēt templi, un ja mēs pietuvinām, tad tur sānā labajā pusē tie 4 torņi ir šis te Antonija cietoksnis, kas bija tieši blakus templim. Ļoti strateģiski labā vietā, jo pat šīs pils torņu logiem varēja viegli pāraudzīt notiekošo tempļa pagalmā. Poncija Pilāta pastāvīgais mīteklis atradās Galilejas ezera piekrastē, Cezarejas pilsētā, samērā tālu no Jeruzālēmas, bet tagad, svētku laikā, viņš ieradās Jeruzālēmē, un viņš ieradās tur no rietuma puses. Viņš jāja pilsētā no rietuma puses pa ceļu, kas dod iekšā pilsētā. Viņš jāja uz sava kara zirga, un viņa 600 karavīru lielā armija, tā mums vēstīja Jozefs Flāvijs, viņam sekoja. Tās nebija tikai rūpes par viņu pāraudzībā nodotā apgabala drošību. Rūpes par to, ka vajag kaut kā izvairīties no iespējamas sacelšanās svētku laikā. Bet šī procesija bija arī Romas militārā spēka un varenības parāde. Ar mērķi iegūt pēc iespējas vairāk skatītāju. Un šīs procesijas Pilāts ar saviem 600 karavīriem dodas iekšā Jeruzālēmē. Slēptais vēstījums bija: pat nedomājiet par kaut kādu sacelšanos. Nesapņojiet par kaut kādu brīvību un neatkarību. Nacionālie un reliģiskie svētki, tas ir jauki. Bet šodien viss notiks stingrā mūsu pāraudzībā. Lai kāds nejauši neaizmirst, kurš šeit ir saimnieks. Tātad svētkos pilsētā ierodas bruņotas kārtības vienības, un tās bija saņēmušas instrukcijas par nulle toleranci pret jebkāda veida publiskām akcijām ārpus svētku norises pasākumiem. Savukārt šodienas evaņģēlija vēstījumā mēs dzirdējām, ka arī Jēzus tuvojas Jeruzālēmē. Tikai viņš ierodas pilsētā no austrumu puses. Viņu nepavada karaspēks, bet liels mācekļu un sekotāju pulks. Viņš nejāja uz kara zirga. Viņam rokās nav ieroči, bet viņš sēž ēzeļa mugurā. Protams, ka šie notikumi nenorisinās vienlaicīgi, bet mēs varam tos salīdzināt. Pilāta procesija demonstrē militāru spēku, Jēzus procesija pazemību. Pilāta procesija atgādina par impērijas vardarbību, bet Jēzus procesija norādīja uz Dieva mieru, uz tautas mesijāniskajām cerībām. Un tāpēc tauta sagaidīja Jēzu ar gavilēm, jo šī aina viņiem atgādināja šo 400 gadus seno pravietojumu, ko bija izteicis kādreiz pravietis Cakarija. Priecājies no sirds, Ciānas meita, gavilē Jeruzālemes meita, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, taisnīgs un tavs palīgs. Viņš ir miermīlīgs, viņš jāj uz ēzeļmātes kumeļa. Un tauta sagaidīja Jēzu ar gavilēm un skandināja 118. psalmu vārdus: Ak, kungs, glābj jau mūs, ak, kungs, liec, lai mums izdodas, svētīts, kas nāk kunga vārdā. Un Jēzus nevairījās no šiem slavas vārdiem.
Viņš neapsauca mācekļus un pilsētas iedzīvotājus, jo tas patiešām bija šī senā pravietojuma piepildījums. Un tomēr viņam padomā bija ne tikai pravietojuma piepildīšanās. Ar šo savu procesiju Jēzus vēlējās izcelt šo kontrastu starp militāro varu un Dievu valstību. Faktiski tā bija arī Jēzus vadīta, nevardarbīga protesta demonstrācija pret Pilātu un viņa pārstāvēto nežēlīgo varu. Nezinot praviešu tekstus un vērojot šo Jēzus demonstrāciju tās vēsturiskajā kontekstā, fakts, ka viņš jāja uz ēzeļu, patiesībā bija ļoti bīstama karikatūra. Pilāts bija ļaunatminīgs un ļoti nežēlīgs. Un ja viņš šo karikatūru uztvertu un tā viņu aizskartu, tā varēja Jēzum maksāt dzīvību kādā tumšā Jeruzalemes ieliņā. Tāpēc mēs varam teikt, ka tā bija ļoti drosmīga rīcība no Jēzus puses, kuras dēļ viņam varēja draudēt reāls briesmas. Tā Jēzus demonstrēja savu protestu pret Romas impērijas vērtībām, kuru centrā bija vara, cilvēku kontrole un apspiešana. Taču šī Jēzus rīcība ļoti uztrauc arī farizējus. Viņi baidījās no Romas nelabvēlības un nevēlējās svētkos piedzīvot kaut kādas liekas nekārtības. Un tāpēc tie dusmīgi aizrādīja Jēzum, lai taču viņš apsauc savus mācekļus, lai tie apklust, kamēr kāds nav sācis izsaukt policiju un nav sācies kāds policijas reids. Taču Jēzus to nedarīja. Bet teica, ka ja cilvēkiem liks apklust, tad akmeņi sāks runāt. Par laimi sacelta ažiotāža tajā dienā norima bez nepatīkamiem starpgadījumiem, taču jau nākamajā dienā Jēzus izdarīja kaut ko vēl provokatīvāku. Viņš devās uz Jūdu templi, kurā svētku laikā pulcējās sevišķi daudz cilvēku. Un tā pagalms pirms ieiešanas templī bija ļoti plašs, un tajā bija izvietojušies upurdzīvnieku tirgotāji. Tie tur pārdeva baložus un jērus. Turīgākie dievlūdzēji varēja varbūt atļauties iegādāties arī kādu vērsi. Un, lai šo tirgošanos varētu labāk kontrolēt un izvairītos no atšķirīgas vērtības valūtas nonākšanas tempļa kasē, bija izdomāta arī īpaša tempļa nauda, tīras šekelis, un tādējādi tempļa kasē no tempļa nodokļu un upurē dzīvnieku tirdzniecības varēja ienākt tikai viena veida nauda, bet šis te naudas mijēju bizness tika uzticēts naudas mijējiem, kuri arī turpat darbojās šajā tempļa pagalmā. Un, kad Jēzus ieradās šajā pagalmā, tur valdīja kņada un troksnis. Taču ne jau cilvēku klātbūtne bija tā, kas viņu satrauca, bet visa šī tempļa kārtība, kas bija izveidota kā tāds milzīgs peļņas iegūšanas mehānisms. Un viņš zināja, ka aiz tā visa arī stāv milzīga korupcija, un ka templis jau sen vairs nav vieta vienkāršai Dieva pielūgsmei, bet tas ir kļuvis par reliģiski politiskās varas centru, kurā par savu ietekmi un vāru cīnās korumpētie priesteri un kurā augstā priestera amats tiek vienkārši nopirkts par naudu. Un tāpēc Jēzus bija atnācis, lai turpinātu savu protestu. Tas nebija spontāns sašutums. Viņš zināja, uz kurien viņš nāk. Jēzus apgāza tirgotāju un naudas mainītāju galdus un visus izdzenāja. Un viņš teica, vai nav rakstīts, mans nams tiks saukts par lūgšanu namu visām tautām,
Bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju midzeni. Jā, laupītāju midzenis. Tā ir tā vieta, kur laupītāji ir drošībā, kur viņi var paslēpties pēc tam, kad ir atgriezušies no saviem laupītāju darbiem. Tātad templis ir kļuvis par patvērumu šādiem laupītājiem, un tie ir priesteri. Līdz ar to tā pat nebija tempļa šķīstīšana, kā bieži mēdz to nodēvēt, bet tas bija Jēzus protests pret augsto priesteru un impērijas kolaborāciju, ko pārstāvēja šī tempļa naudas sistēma un viss šis upuru bizness. Jēzus protestēja ne tikai pret tirgošanos tempļa pagalmā, bet pret visu tempļa kārtību, kāda tā bija izveidojusies. Faktiski tā bija kā tāda no Jēzus puses veikta simboliska tempļa slēgšana. Šis nevardarbīgais Jēzus protests bija vērsts pret reliģisko sistēmu. Dažkārt cilvēki vēlas norādīt, ka Jēzus tomēr šeit bija vardarbīgs, jo Jāņa evaņģēlijā ir teikts, ka viņš savīs no virvēm pletni, izdzina no tempļa visus, arī āvis un vēršus, un izkaisīja mijēju naudu un apgāza galdus. Taču Jēzus neizturas vardarbīgi pret cilvēkiem. Viņš apgāž tikai galdus, bet tikai Jāņa evaņģēlijā ir teikts, ka viņš savija pletni. Ne Marks, ne Lūka, ne Matejs nemin šo detaļu. Kāpēc? Tāpēc, ka tikai Jāņa evaņģēlijā ir teikts, ka viņš izdzina no pagalma arī dzīvniekus. Arī to nesaka Marks, Lūka un Matejs. Tātad Jānis ir pateikt, ka viņš lieto pletni, lai izdzītu dzīvniekus. Un tad jūdi viņam jautāja, kādu zīmi tu vari parādīt tā rīkodamies? Un Jēzus viņiem teica, sagraujiet šo templi, un 3 dienās es to atkal uzcelšu. Citiem vārdiem, šai celtnei vairs nav nekādas nozīmes. Tā ir zaudējusi savu cilvēcisko vērtību, tā ir zaudējusi savu dvēseli, savu sūtību. Un to atgriezt un atjaunot var vienīgi pats Jēzus. Taču cilvēcību un Dieva mīlestību nevar atjaunot ar arhitektūras atjaunošanu. To var izdarīt vienīgi pats Jēzus ar savu dzīvi, nāvi un augšām celšanos. Tikai viņš var atgriezt un atjaunot cilvēkos Dieva godību un klātbūtni. Un tāpēc tā bija pravietiska, ļoti drosmīga un reizē arī ļoti bīstama iejaukšanās tempļa kārtībā. Tā bija simboliska pastāvošo tempļa rituālu jēgas un nozīmes izjaukšana, jo tie bija zaudējuši savu vērtību. Protams, ka šāda radikāla iejaukšanās garīgajā tradīcijā bija bīstama. Gadsimtiem ierastās kārtības apšaubīšana vēl vairāk piemeta ogles valdošās reliģiskās elites naidam pret Jēzu. Un šeit es šodien vēlos apstāties. Un par tālākiem notikumiem runāt nākošā reizē, bet es vēlos, ka mēs paliekam pārdomās. Ka mēs paliekam pārdomās par Jēzus drosmi un uzdrīkstēšanos, īstenojot šādu nevardarbīgu protestu. Mums varbūt liekas, ka nevardarbīgs protests tas ir kaut kas viegls un vienkāršs, taču dažkārt tas prasa pat vairāk drosmes nekā protests ar ieročiem rokās. Jo briesmu brīdī ieročus var izmantot, lai sevi aizstāvētu un uzbruktu, bet nevardarbīgs protests nostāda sevi pilnīgi neaizsargātu savu pretinieku priekšā. Šie abi notikumi, Jēzus triumfālā iejāšana Jeruzālēmē un tempļa pagalma tīrīšana, bija ļoti bīstami uzbraucieni valdošajām varām un spēkiem. Un tie parādīja, ka Jēzus ieradās Jeruzālēmē, lai apzinātu, konfrontētu tajā pastāvošo varas sistēmu. Viņš protestēja pret Pilātu pārstāvēto varas politiku un priesteru pārstāvēto korumpētās ekonomikas un reliģijas sistēmu. Un šis protests
nav zaudējis aktualitāti arī mūsdienās. Kad mēs redzam, kā militārās lielvaras uzbrūk citām valstīm, kad dzirdam, kā iebrukumi un neiecietība tiek pamatoti ar reliģiskiem motīviem, kad Dieva vārds un ticība tiek piesaukt, lai attaisnotu agresiju, un kad mēs redzam, ka bieži tam seko arī negodīgas finansiālās intereses, mēs saprotam, kas tad ir patiesais pasaules ļaunums. Sātaniskais alkatības, apsūdzības un apspiešanas gars vienmēr visefektīvāk ir darbojies caur valdībām, varām un impērijām. Un tas vienmēr ir pretojies Dieva valstībai ar 3 šo pasaulē visietekmīgāko spēku palīdzību – politiskā vara, nauda un reliģija. Tie ir 3 spēki, kas pretojas Dieva valstībai – politiskā vara, nauda un reliģija, tās negatīvajā nozīmē. Un tāpēc ir svarīgi, ka evaņģēlijos ir parādīts Jēzus, kas stājas tam pretī, visiem šiem 3 spēkiem. Mēs dažkārt par to pat neiedomājamies, jo mums šķiet, ka Jēzum interesē tikai tāda cilvēka personīgā ticība. Ka Jēzus tikai interesē mūsu sirdis un mūsu attiecības ar Dievu. Ka viņš mums saka, šī pasaule ir ļauna, tā iet pazušanā, bet tev par to nav jāuztraucas, nepievērs tam uzmanību, galvenais tici un tu būsi debesīs. Protams, mūsu personīgā ticība ir ļoti svarīga, bet Jēzu vēl interesē arī mūsu attiecības ar līdzcilvēkiem. Visu cilvēku savstarpējās attiecības. Un līdz ar to viņu interesē arī sabiedrības kopīgais labums. Un tāpēc viņš palīdzēja tiem, kam bija visgrūtāk, un tiem, kurus sabiedrība bija izstūmusi. Ne tikai tāpēc, ka viņš ļoti mīl katru cilvēku, bet arī tāpēc, ka viņa valstība ir cilvēku sabiedrība. Tā bija gan praktiska palīdzība, gan arī iestāšanās par viņu tiesībām, kā mēs šodien to redzējām. Atklāts, nevardarbīgs protests pret varas sistēmām, kas to pieļauj, kas veicina netaisnību. Un šodien, kā jau es teicu, šis protests kļūst īpaši aktuāls. Un tas aicina mūs izvēlēties, kurā pusē tad mēs stāvam. Vai mēs pievienojamies spēka demonstrācijām un baiļu retorikai, vai arī iestājamies par patiesību, taisnīgumu un mieru, pat ja tas ir bīstami. Pasaules ļaunums griežas ap šo naudas, varas un nežēlības asi. Bet pie Jēzus, kā mēs redzam, viss griežas ap mīlestības un piedošanas asi. Šis ceļš nav viegls, taču tas ir vienīgais, kas nes dzīvību. Vienīgais, kas var atjaunot cilvēku un cilvēku cieņu. Šodien šis Jēzus protests turpinās. Tas turpinās tur, kur cilvēki izvēlas mīlestību pār varu un patiesību pār izdevīgumu. Arī mēs, sekojot viņam, mēs varam atbrīvoties no šīm te varas ambīcijām, skaudības, vēlmes apmelot, apsūdzēt, kļūt alkatīgiem un nežēlīgiem. Jo, kad mēs nākam pie Jēzus, šīs lietas tiek uzvarētas. Jo Jēzus dzīve, nāve un augšām celšanās patiešām ir uzvarējusi pasaules ļaunumu. Tas ir vienīgais protests, kas var glābt pasauli. Āmen.